Labvakar visiem, kas šovakar pieslēdzās uz iepazīšanās webināru, kurā mēs uzzināsim vairāk par jau regulāro mūsu projektiņu no kilogramiem uz enerģiju, kas līdz šim notika 7 dienas, bet esam nolēmuši projektu pagarināt vēl par 7 dienām, lai tad, kad mēs esam beiguši darboties ar lipolītisko ēšanas protokolu, lai varam viegli un patīkami iziet ārā no šī procesa un sagatavoties mūsu ikdienas rutīnai, lai nav tāds liels svara atlēciens, kad pēkšņi mēs pārtraucam lipolītisko šo te uztura protokolu. Un projektiņš mums sāksies 8. jūnijā, tas ir jau nākamā pirmdiena, un tāpēc šis ir tas pēdējais brīdis, kad varu padalīties vairāk un pastāstīt, kā gan notiks šis projekts. Parasti mēs rīkojam dažādas organismu attīrīšanas kūres, kas ilgst 30 dienas, 90 dienas, un šis ir tāds kā svaigs elpas vilciens, šis mūsu projekts, kurā kombinējam kopā gan uzturu bagātinātāju programmu. Lūk, tātad, kas tad ir mums lipolītiskais protokols? Tas aktivizē tauku dedzināšanas procesu, palīdzot efektīvi un droši samazināt svaru. Tas palīdz attīrīt organismu no toksīniem un šlakvielām, uzlabo vielmaiņu un gremošanu, jo bieži vien mūsu vielmaiņa mēdz iestagnēt un vairs nevar izkustināt no vietas un it kā ejam pastaigāties, dzeram ūdeni, atsakamies no cukura un miltiem un joprojām svars stāv uz vietas. Kā arī projekta laikā mēs sajutīsim vieglumu sajūtu un arī paaugstināsies enerģijas līmenis, jo tāds ir arī projekta nosaukums un mērķis no kilogramiem liekajiem radīt mums lielāku enerģiju. Projekta laikā, ko jūs iegūsiet, tātad tas ir uztura plāns katrai dienai, brokastīm, pusdienām un vakariņām, un es varu jau apgalvot, ka nejutīsiet badas sajūtu. Tad, kad es pirmo reizi piedalījos šajā projektā, man likās, nu ko tad es tur ēdīšu, vai tiešām no tik mazām porcijām var paēst. Tiesa, uz vakariņu pusi varētu būt tā, ka gribās vairāk ēst, ka pārāk maza tā porcija, bet tas nozīmē, vajag laicīgi iet gulēt, dzert vairāk ūdeni un šo sajūtu var noregulēt. Projekta laikā jutīsiet arī enerģiju un vieglumu. Būs mūsu kuratoru atbalsts un motivācija. Projektu vadīs Amanda Lazda un Zana Jirgensone. Abas mums no Anglijas, no Skotijas. Un jums būs arī lielāka izpratne par to, kāpēc vispār svars stāv uz vietas, kāpēc viņš neizkustās un ko darīt, kādi ir tie lifehaki tajā brīdī, kad mēs esam iestagnējuši, ko darīt, lai tas svars atkal turpinātu kustēties uz priekšu. Un pilnīgi noteikti nav tā, ka es iesaku šo 7 dienu projektu turpināt vēl visu mēnesi, bet vajag ik pa laikam iedot to atelpas brīdi, atgriezties pie sabalansēta uztura un atkal ik pēc 2 mēnešiem var atkārtot šo 7 dienu ēšanas protokolu. Un redzēju, ka mums arī pieslēdzies webināram arī kāds kungs, bet jā, šeit esmu vairāk akcentējis to, ka šī pieeja strādās arī sievietēm pēc 30+, kad mums jau ir hormonālās izmaiņas, un starp citu projektā ir arī piedalījies mums Kārlis Hofrāts. Es ceru, varbūt, ka viņš ir pievienojies šajā brīdī, bet ja nē, tad arī viņam ir bijuši lieliski rezultāti, nav nomiris badā un bijis pat tīri smaidīgs. Jā, un šī pieeja palīdz ķermenim samazināt tauku rezerves, un kas ir tas pats būtiskākais, pārvērst taukus enerģijā, lai mēs būtu viegli un enerģiski. Ko tad sagaidīt no projekta? Tātad tā ir pārbaudīta un efektīva programma svara samazināšanai. Noteikti pirms projekta piedāvāsim nomērīties un nosvērties, jo, ja arī svars nokrītās pa pāris kilogramiem, tad vislielākās izmaiņas pat var pamanīt vidukļa apkārtmērā un citos apkārtmēros uz mūsu auguma. Programma aktivizē organismu atjaunošanos un vielmaiņas procesus bez badošanās, un būs šis detalizētais plāns, ko ēst, ko dzert, būs saraksti pieejami, un ko darīt un ko tad nevajadzētu darīt. Būs arī vienkārši vingrinājumi paraugi,
starp kuriem varēs izvēlēties, kas jums vairāk patīk, vai nu tās ir pastaigas, vai kustības, vai pietupieni, jo bez kustībām mēs nevaram iegūt šo enerģiju. Būs dalībnieku atbalsta grupa Telegram platformā un katram personīgā veselības mentora atbalsts. Un šis veselības mentors ir tas cilvēks, kas jūs uzaicināja uz šo webināru. Jūs arī iegūsiet padziļinātu informāciju un izpratni par programmā iekļautiem uzturu bagātinātājiem, jo papildus uzturam mēs pievienosim tos uzturu bagātinātājus, kas veicinās svara zaudēšanas procesu, iedos mums enerģiju un resursu turpināt, lai nav tāds sagurums. Tad, kad samazinās kalorijas, es teikšu, jā, un tas patiešām ir diezgan neierasti, kad visas receptes, ko mēs jums dosim, būs nepieciešami virtuves svariņi un tiešām nosvērt katru produktu un precīzi, detalizēti darīt tieši tā, kā ir instrukcijā rakstīts. Par atsauksmēm. Tātad pirmā atsauksme ir mana personīgā atsauksme. Es šajā projektā piedalījos februāra mēnesī. Nezinu, kas man bija uznācis, bet es biju saņēmusies un biju diezgan pārsteigta, kad tiešām no tiem pārtikas produktiem, kas ir salikti uz šķīvja, visas receptes bija ļoti garšīgas, pat atklāja vairākus veidus, kā pagatavot vistas fīlēju vai laša gabaliņu, atklāja to, ka citronu sula ļoti labi spēja uzlabot garšu spārģeļiem, piemēram. Un šī projekta laikā... Kur ēdāts? Elīna, lūdzu, mikrofoniņu. Tad, jā, šī projekta laikā 7 dienas bija kopumā, es zaudēju 4,6 kg. Vislielākais svara zudums man bija pirmajās 2 dienās, kad pirmajā dienā 2 kg, pēc tam kilograms un pēc tam jau pa maziem gramiņiem zuda. Un tad, kad es pabeidzu projektu, pagāja kāda nedēļa, un tad es sapratu, ka jā, tie 2 kg atgriezušies, bet atlikušie 2,6 man stabili turās un nenāk klāt. Tā kā ieviešot šīs te uztura korekcijas un turpinot sekot līdz tam, ko mēs ēdam, kā mēs dzeram ūdentiņu, šo svaru ir iespējams saglabāt. Lūk, vēl viena atsauksmīte no Agneses. Viņa raksta, man sākumā bija šaubas, bet šis projekts man patiešām pārsteidza. Zaudēju 4,3 kg un jūtos ļoti labi. Līga arī novērtē šī projekta aktualitāti un saka, ka bija viss ļoti superīgi, ēdienu paraugi, vizuāli, ko tu vari redzēt, ir daudz vieglāk atkārtot šīs receptītes. Viņa zaudējusi 3,3 kg un vēdera apkārtmērā 8 cm zaudēti, gurnu apkārtmērā 5 cm un cisku apkārtmērā 2 cm. Jo skrupulozāk mēs veicam mērījumus, jo lielāka iespējams pat ir motivācija turpināt, jo ja ir pirmais pagrūdiens, kad izdodās jau šādā īsā laika posmā zaudēt kilogramu, tad palielinās motivācija turpināt darīt un ievērot veselīgas ēšanas ieradumus un ūdens dzeršanas ieradumus un arī kustības ieviest ikdienā. Lūk, arī Indres atsauksme. Viņa raksta, man šis bija ļoti noderīgi. Projektu noslēdz ar -3,3 kg. Dažādus knifiņus paņēmu priekš sevis un iemācījos ēst avokādo. Starp citu, jā, ne visi ēda avokādo un ne visi ēda spārģeļus un brokoļus. Un viņa saprata, ko cukurs viņai nodara un saprata, ka nespēks, tremors un neskaidra galva ir pateicoties tieši cukuram. Un viņa pateicās par projektu. Un tagad es vēlētos uzaicināt Sandru padalīties ar savu rezultātu. Sandra, lūdzu, vai tu vari pieslēgties? Jā, labdien vai labvakar. Es esmu pieslēgusies. Jā, es arī gāju šo projektu februāra mēnesī. No sākuma, tad, kad man iedeva to ēdienkarti, nu ne ēdienkarti, bet to produktu sarakstu, es domāju, ārprāt šito te tur tikai zaļumi vien jāēd, un kas tagad būs? Nu, gāju, protams, gribēju redzēt to izaicinājumu, kas tur gala rezultātā sanāks, un es rezultātā, pirmkārt, man ir vairāki ieguvumi.
Pirmais iegūms ir tas, kad es iemācījos pagatavot. Tiešām iemācījos pagatavot brokoli, jo man līdz šim brokoli vispār nebija manā ēdienkartē. Es nezināju, kā viņus jēd, un vienmēr man viņi negaršoja. Es viņus lasīju ārā, ja viņi bija vienalga kādā ēdienā ielikti, ja viņus varēja izlasīt. Bet tagad es esmu iemācījusies to pagatavot. Tad man ļoti garšoja, vispār garšo spārģeļi, bet tikai tad, ja kāds cits viņu ir pagatavojis, jo es viņu, protams, nemācēju pagatavot. Arī to es iemācījos tagad. Tagad man nav jāiet pie kaimiņienes prasīt gatavot spārģeļus. Un pats galvenais, kas man šajā projektā pazuda, tie bija kilogrami. Tie bija 3,3 kilogrami, kas pazuda. Un vispār man kilogrami klāt nav atnākuši. No sākuma man atnāca kaut kāds tur nepilns kilograms, bet tagad uz šo dienu, ja es sveros, tad man ir tādi paši kilogrami, kā bija. Protams, nu varbūt tas nebūs noslēpums, ko es teikšu. Es pirms tam attīrīju organismu un es to daru regulāri. Varbūt arī tas ir tas, kas to kilogramu tā kā klāt nepieliek, ja. Bet vispār projekts man ļoti patika ar to, ka viņš bija riktīgi izaicinošs ar tām mazām porcijām, un tu esi riktīgi, nu tā īsti labi paēdis, ja, kur liekas, ka mēs, no, nē, tur kartupeļu karbonāts, nē, tas viss ir nost. Ļoti skaisti mazās porcijas un ļoti skaisti varējām paēst. Tas bija viens. Otrs man bija izaicinājums ūdens dzeršana. Nenoliekšu, tas man bija riktīgs izaicinājums. Neskatoties uz to, ka es ūdeni dzeru regulāri katru dienu, vismaz pusotru, 2 litrus es izdzeru tā kā pēc programmas, bet šajā programmā man bija tas izaicinājums. Nu, un godīgi teikšu, ka šo programmu var atkārtot vairākas reizes gadā. Un es pati šitajā reizē nepiedalīšos, jo es nebūšu Latvijā tieši tajā laikā, kad šī programma iet, ja, bet es domāju, ka nākamo reizi, kad būs, tad es noteikti arī, jo pilnīgi prasās, lai būtu kaut kāda vieglāka pārtika vēderā ielikta, un ziniet, kas vēl ir labi? Ir labi tas, ka kopā vienmēr ir jautrāk. Tāpēc es aicinu piedalīties šajā skaistajā projektā pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Paldies, tev, Sandra. Tiešām tā kopā būšana ir ļoti svarīga, jo mēs katru dienu viens otru atbalstam un liekam iekšā to, ko mēs esam redzējuši tajās receptēs. Jo it kā šķīvji visiem būtu jābūt vienādiem, sastāvdaļas ir vienādas, bet katrs pamanās pagatavot to dažādāk. Viens varbūt novār, kāds nosautē, un ar katru reizi mēs centāmies nofotografēt savu uztura šķīvi un parādīt viņu tā kā radoši, tā skaisti noformēt, un varēja redzēt, kādas radošums un iztēle mums katram ir, un mēs patiešām palīdzējām viens otram nepadoties un turpināt līdz galam. Un es atklāti teikšu, es nevarēju sagaidīt, kad būs tie rieksti beidzot uzturā, kas bija jānopērk jau pašā sākumā. Jo tagad mēs sākam projektu, mums tiek iedots skaidrs saraksts pat pa gramiem uzrakstīts, kas mums ir jānopērk veikalā, un es gāju ar lieliem ratiem veikalā, liku tur brokoli, liku avokādo, liku gurķīti, citroniņu, liku spārģeļus, liku tur vistas krūtiņu, laša gabaliņu, tītara gaļu. Tas viss bija ļoti liels piedzīvojums, jo bija arī tādi salāti, ko es pat nezināju, kas ir nepieciešami, piemēram, pakčoja, kā viņi izskatās un kur viņi ir, jo manā mazajā rimītī tādus nevarēja atrast. Un uzreiz mēs saņēmām atbalstu no pāriem projektu dalībniekiem, kuri teica, tos var dabūt šeit, un tur ir tādas un tādas atlaides. Jā, tas bija liels tāds foršs pasākums doties arī uz veikalu. Tad turpināšu prezentāciju. Lūk, ejam tālāk. Tātad, kāpēc izvēlēties šo programmu?
Tātad nav noslēpums, ka šo lipolītisko protokolu mums ir sagatavojusi, sastādījusi ārste limfoloģe Olga Butukova, un šī metode viņai balstīta uz viņu 40 gadu darba pieredzi, un programmai viegli sekot līdzi, jo ir jāievēro 7 dienu plānu, un šis kurs nav garš un nav arī sarežģīts, viss ir vienkārši to, ko tu redzi bildītē, to tu arī mēģini atkārtot. Ir gatavs pārtiks produktu saraksts visām 7 dienām, var nopirkt visu uz priekšu, nekas tiešām nesabojājās, un tu noteikti jutīsies paēdusi vai paēdis, un nebūs jābadojas. Un, ja sekos līdzi instrukcijām, tiešām neiebilstot un darot tā, kā ir rakstīts, un nejautājot, kāpēc tieši 46 grami, nevis 50, tad būs vieglāk pieņemt šīs izmaiņas un tiešām uztvert to kā rotaļu un pārbaudīt, kurš tad būs visvairāk zaudējis svaru. Šeit ieskatām es padalos ar pirmās dienas ēdienreizēm, ar brokastīm, pusdienām un vakariņām, un jūs redzat, cik garšīgi ir šīs ēdienreizes. Jā, pamatā brokastīs mums bija olas, katrā ēdienreizē ir olbaltumvielas, labie tauki, starp citu arī ļoti laba olīveļa jāizmanto šī projekta laikā, un jādzer arī zaļā tēja, un īpaši tāds ūdens, ko mēs pagatavojam ar gurķi, piparmētrām un vai nu citronu vai laimu. Tā kā projekta laikā tiešām ir jādzer ļoti, ļoti daudz ūdens. Papildus uzturam ir nepieciešams arī pievienot uzturu bagātinātājus no Coral Club. Tie ir Slim by Slim, Lipostic Fit, L-karnitīns un Ocean Min. Katram produktam ir sava loma šī projekta ietvaros. Lūk, Slim by Slim palīdz kontrolēt apetīti un pātrina tauku dedzināšanu. Šo produktu mēs dzeram tējas veidā 1 reizi dienā. Lipostic Fit veicina lipolīzi un mazina tauku uzkrāšanos, dedzina iekšējos taukus, tauku rezerves, un to arī mēs iedzeram šķidrā veidā, vai nu atšķaidam ar ūdeni, vai patiešām no paciņas izdzeram. L-karnitīnu mēs dzeram arī šķidrā veidā, atšķaidot viņu ūdenī, un karnitīns mums palīdz pārvērst taukus enerģijā. Un tad, kad mēs tievējam, kad ir arī lielāks stress, kad mums ir tievēšanas procesi, kad kaut kāda diēta, kaut kas jauns jāievēro, tad ir ļoti svarīgi sekot līdzi, lai mums būtu mikroelementu līdzsvars mūsu organismā šūnu līmenī, un to mums palīdzēs šoreiz izdarīt Ocean Min minerāli. Jā, tas būs kā atbalsts kopā. Šādi 4 produktiņi tie ir nepieciešami, lai uzsāktu dalību šajā projektā. Par izmaksām. Es aprēķināju, ka projekta izmaksas šiem 4 produktiem ir 128 eiro. Bet šonedēļ ir unikāla iespēja sazinoties ar savu veselības mentoru, kas jūs uzaicināja uz šo projektu, samazināt izmaksas par 46 eiro. Un tad kopējās projekta izmaksas ir 82 eiro uztura bagātinātāja programmas iegādai, plus jārēķinās, protams, ka nedēļai būs jāiegādājas pārtikas produkti, visi, kas ir nepieciešami receptei. Lūk, arī esmu apkopojusi 5 papildus produktus, kuru iegāde nav obligāta, bet jūs varat iepazīties ar katra šī produkta mērķi un uzdevumu, un ja jūs saskatat kopā ar savu mentoru, kad kāds no šiem produktiem būtu jums ļoti vērtīgs un noderīgs, tad droši var pievienot vai nu grifoniju, kas atbalsta nervu sistēmu, vai Coral Kelp, kas ir brūnāļģi, kas atbalsta mūsu vairogdziedzeru darbību, palīdz vielmaiņas procesos, mazina šo te nogurumu un svara svārstības. Antioksidants H- 500 iedos enerģiju tajā brīdī, kad tās mums trūkst. Ja, piemēram, galvas noguma sajūta, galvas sāpes, ja ir pienskābi pārāk daudz mūsu muskuļos uzkrājusies, H- 500 nāks mums palīgā. Tad ir arī B grupas vitamīni, kā Tasty B, kas ir nepieciešami, lai atbalstītu mūsu garīgās slodzes laikā, kad ir nogurums, kad ir nepieciešamība koncentrēties. Un Fandetoks atkal ir tāds produkts, ko mēs dzeram tējas veidā, un tas atbalsta mūsu aknu darbību.
jo tad, kad mēs tievējam, kad mēs atbrīvojamies no toksīniem, aknai varētu būt lielāka slodze, un to nepieciešams atbalstīt šādā tējas formā, kas aizsargā mūsu audus un palīdz atjaunoties un ātrāk atgūt šo mūsu resursu. Un rezultātā būs arī labāka pašsajūta, mazināsies galvas sāpes un iegūsiet arī skaistāku ādu, starp citu. Lūk, bet projekts ar to nenoslēdzās. Tātad pirmās 7 dienas mums ir uztura programma kopā ar uztura bagātinātājiem. Uztura bagātinātājus varēsiet turpināt lietot arī pēc projekta noslēguma, un šīs ir nākamās 7 dienas, kad mūsu projekta kuratori sniegs atbalstu un palīdzēs pareizi soli pa solītim iziet ārā no mūsu uztura plāna. Tātad būs informācija, kā noturēt svaru pēc sasniegtā rezultāta, uzzināsiet, kuri hormoni traucē zaudēt svaru un kā tos līdzsvarot. Būs arī receptītes dažādas, piemēram, kā pagatavot kādu mērcīti garšīgu priekš salātiem, kādā kombinācijā salikt mūsu pārtikas produktus, ko mēs turpināsim lietot, kā pareizi veidot šīs ēdienreizes sabalansēti. Būs arī lifehaki, ko labāk ēst no rīta, bet ko vakarā. Un uzzināsiet, kas patiešām strādā svara samazināšanai un noturēšanai, un kas nestrādā. Vai nav burvīgi? Tā kā, ja jūs esat jauniņais un jūs kāds šeit uzaicināja uz prezentāciju, tad noteikti sazinieties ar savu veselības mentoru, kas jūs uzaicināja, lai saņemtu 20% atlaides linku. Jūs saņemsiet savu kluba numuru, kuru varēsiet izmantot produktu iegādēji. Ja jūs jau esat Koroļu klubā, tad droši dodieties uz interneta veikalu vai klātienē Rīgas veikalā un veiciet pirkumu. Un noteikti sazinieties ar veselības mentoru, jo viņš jums palīdzēs ietaupīt šos te izdevumus, samazināt no 128 eiro uz 86. Viņš zina šo noslēpumu un varēs arī ar jums padalīties.